X5 šodien šī video jūs redzēsiet, kā mēs tai mašinai sačiposim. Ko mēs darīsim tādā tai mašinai? Mašina ir čipota, uzstādīta hibrid turbīnā pa 650 eiro. Ekoloģijas visās nav, īpašnieks jau nopirka mašina bez ekoloģijas. EGR vairs nebija atprogrammēts. Tā kā, ko mēs vispār tai mašinai šī video jūs redzēsiet? Tā kā mēs mašinu sagatavojam uz jauda stenda, nolasam programmu, pārtaisam programmu, paskatāmies, kas ir, braucam uz to faila, kas mašina jau čipots, paņemam data logus, ierakstam oriģinālu failu, uztaisam oriģinālu failu ar pareizi atslēgto ekoloģiju, izbraucam uz jauda stenda, paskatīsimies data logus un uztaisīsim mūsu čipu, pieregulēsim turbīnu, priekš šitai mašinai 3-litrīgā dzinēja hibrid turbīnu ar pilnvērtīgu pirmo steidžu tai mašinai. Būs tāds video, kā tas viss process notiek, varat apskatīties. Let's go! Mašina tiek sagatavota uz jauda stenda priekš mērīšanai. Jauda, tā kā mašina jau ir čipota citā serviza, nomerīsim uz iepriekšējo failu, pēc tam uz oriģinālu failu un pēc tam mūsu fails. Mašina jau ir čipota, pārbaudam failu, kā viņš bija čipots, tā kā redzam tur pedāļu esums un uzreiz pārliecas uz grīzes momentā. Tur, kur ir galvenais slēdzis, esmu jau iepriekšējos video rādījis saistībā ar DPF, viņš nav izprogrammēts tieši tai mašinai. Kā mēs to visu sakārtosim, ja aiziesim vēl uz priekšu, mēs tur redzēsim vēl grīzes momentu, lambda zondes darbības, degviela, grīzes momentai, detonācija, turbīnas spiedieni. Un sākas DPF redzēt slēdži, bet tur, kur ir galvenie slēdži, viņi nav izprogrammēti. Tūlītās mēs to visu pārtaisīsim savādāk ar mūsu steidžu. Protams, arī sačiposim ar XHP Flash Tool 3 steidžu ātrumu karba arī būs čipota. Izbraucam uz čipota failu un tagad mēs redzam data logus. Mēs redzam, ka viņam durations ir 900 ar kapējkām. Tāda turbīna pārpuš tādēļ, kad viņam ir hibrid turbīna un nesaregulēta tā turbīna. Lambda ir vieninieks, temperatūras bija 400 grādu un intercooleris 20 grādu. Tā kā ir ok, bet problēma redzam ar turbīnu, tādēļ, ka ir turbīnas uzstādīta hibrid turbīna. Rakstam tagad mūsu failu un tagad rakstam oriģinālu failu un skatīsimies, kā būs uz oriģināla ar atslēgtu ekoloģiju un tad jau mūsu fails tiks rakstīts. Tikko ierakstījām bez jaudas ar atslēgto ekoloģiju, braucam, skatāmies, kāds būs rezultāts uz oriģināla faila. Šā izskatās brauceni. Tātad uz oriģinālā faila viņam 194 zirgi un 423 griezes moments, kaut viņam vajadzēja būt 500 griezes moments un 335. Ļoti daudz pietrūks. 73 ņūtonai ir mazāk, 77 pat, un ap 40 zirgu viņam pietrūks. Tātad citā serviza čipotai mašinai augšējais līknē ir 232 zirgai un 500, šeit redzams 27 griezes moments. Uz mūsu faila tagad 265 un 614 griezes moments. Viņam pāri ap 300 zirgu bija ir jābūt, redzi, viņam pietrūks 35 zirgu, tad tie uz 35 pieliks šeit, tad būs 310 un pielikam 70 ņūtonu šeit, tad būtu bijuši šeit 674, 680 griezes moments. Paņemam mēs, protams, visus data logus. Uz doto brīdi viņam ir 1,9 bāra spiedens, 90 mg degviela padavē, 1,7 rails. Parādīt, cik ir temperatūra motoram pie šitāda setupā. Uzspied bišķiņ lejā, un rādam, cik temperatūras. Temperatūras viņam ir. Tā, 400 grādu maksimum izplūdes sistēma, maksimum 400 grādu. Cik mums ir temperatūra ienākoša gaisa 25 grādi. Tā kā
ar failu, ar degvielas attiecību pret gaisu viss ir kārtībā, tad temperatūras nekāp, ienākošās temperatūras arī ir ļoti labas. Tā kā vajadzēs vēl pievērst uzmanību nedaudz motoram, paskatīties, kur ir problēmas ar jauda zudumu, un tā mašina aizies ļoti stipri pēc tam. Tagad, ņemot vērā, salīdzinot, kas bija pirms tam, un tagad mūsu setups uz jauda stenda saregulējam, ka diena un nakts tā mašina brauks. Tā, tagad notiek ātruma kārbas čipošana ar XAP flash tool. Protams, viņu var ar datoru saprogrammēt, bet arī ar telefonu ir viegli sačipot. Tad mēs ir speciāls adapteris ar ieliks MHD adapteris tuning, un tagad rakstās ātruma kārbai 3. stage. Pēc šitā faila ierakstīšanas mēs redzēsim gan uz paneļa displeja, uz kuru ātrumu viņš brauc, būs patīkami to redzēt. Shiftī palielināsies, ātrāk pārslēgsies, būs LS spiediens palielināsies, ļoti daudz izmaiņas būs tajā ātrumu kārbai ieveiktas iekšā, arī kopā kombinējot dzinēja jaudu ar ātrumos kārbas jaudu, saprogrammējot ātrumu kārbai 3. stage, motoram pirmais pilnvērtīgais stiprāks čips, plus var teikt ar hibrīdu turbīnu, būs viss kārtībā. Tūlītās redzēsiet līdz galam procesu, kā tas beidzas. Tur var pat apskatīties, kas tajā ātrumu kārbai, kādas ir izmaiņas, pat arī vairāk tos visas, un tur vēl vairākas iespējas ir. Tā kā, ja gribat vairāk informācijas saistībā ar ātrumu kārbas čipošanu BMW, varat iet iekšā XAP flash tool, un tur redzēsiet katrai jūsu mašinas BMW kārbai, kādas var būt stage, 1., 2., 3. un kādas izmaiņas viņam ir. Tā kā es visiem rekomendēju rakstīt iekšā 3. stage. Mašina ierakstot kārbu uzvedas, ka diena un nakts vienkārši viss ir kosmos, var teikt. Tur pārslēgšanas tik ātri notiek, un vēl, ja uztaisīts pilnvērtīgs stage 1. Es saku, es nemaldu, vienkārši reāls kosmos jūsu mašinai būs bambina. Tā kā tā sanāk ar čipošanu. Šodien mums darbs iet uz beigām uz to BMW. Redziet procesu, kā mēs nolasām failu, kā ierakstījām failu, kā uzlikam mašinu uz jauda stenda, kā veicam datalogus, kā viņš brauc uz mašinu uz jauda stenda. Īsi un skaidri tagad savedam punktus. Tātad uz čipota iepriekšējā faila servizā, čipota iepriekšējā mums bija 223 zirgai un 527 griezies moments. Uz oriģināla 195 un 423. Viņam pietrūkst 77 newtonu un 35, 40 gandrīz zirgspēku viņam pietrūkst. Uz mūsu čipota 265 un 614. Tā kā redzat līknes, oranža, zaļa un sarkana. Mūsu sarkana ļoti stabili smuki pacel un aiziet līdz pašam galam. Ļoti reāli smuka līkne. Jūs redzat, šitie ir reāli pierādījumi, kā mēs saregulējam to mašinu uz jauda stenda. Paņemam datalogus, taisiem uz 80 mg, paskatījāmies, ka dūma vispār nebija, temperatūras necelas, pacēlēm viņam maksimum 90 mg degvielas, injection duration 1000, ar kapeikam laikam, ne? 1100 maksimum bija, pirms tam 1050, bet aizgal līdz 1100. Mašina tagad vispār, nenormāli, ļoti labi sāka braukt, celt, apgriezienī, nelago, ļoti viss ir kārtībā. Un, protams, ar visam temperatūram varat redzēt datalogus, ieplūduša gaisa temperatūra, dzinēja temperatūra, temperatūra saistības pēc DPF, pēc turbinas, pirms DPF un pēc DPF maksimum 40 grādu. Tātad, ja tā normāli čipojot un visi saka, ka gaisa attiecība pret degvielu būtu konkrēta un laba, maksimum dažreiz šitie čipotai aiziet līdz 700-750 grādu un ne vairāk uz īso brīdi, bet šeit 400 un tas ir viss kārtībā. Un šeit ir mums profesionālais pareizs čips, kur mēs mašinu uzliekam uz ruļiem, paņemam visus datalogus, izanalizējam failu. Pats izgatavoju tos programmatūras šeit uz vietas un sarakstam iekšā, ja kaut kas ne tā bišķiņ pokorigējam, paskatāmies datalogus, sarakstam iekšā un izveidojam pilnvērtīgu programmu tieši priekš jūsu mašina individuāli. A ne tā, kaut kur mēs nokopējam, kaut ko ierakstam,
arī atslēdzam to ekoloģiju pareizi, visus tos switchus, leidžus, lai mašinai nākotnē neieslēgtos reģenerācija un būtu viss ir kārtībā. Nu, ar šito mašinu mēs liekam punktu. Nākamā reize būs citas mašinas, varat sekot mums un uzspēst laiku vai padalīties ar šito video. Čau!